zems testosterons ar augstu estrogēnu tevi tiešām padara kā sievieti. Jo ar ko atšķirās sievietes no vīriešiem, hormonu ziņā, sievietēm ir diezgan augsts estrogēns un ļoti zems testosterons. Nu, es salīdzinu vīriešiem. Līdz ar ko, ja tu kā vīrietis nosit savu testosteronu un paliec ar lieko svaru, līdz ar ko pacel savu estrogēnu, tu tiešām paliec kā sieviete. Uzvedībā, domāšanā, lēmums tādus pieņem kā sieviete. Sāc nobelt vainu uz visiem citiem, tu jau nepie kā neesi vainīgs, tu paliec tās ļoti sievišķīgs. Un tā ir tāda mūsdienu vīriešu problēma, ka lielākā daļa vīriešu mūsdienās ir vecenas, nevis vīrieši. Baigā problēma. Tā kā visiem vīriešiem, kas uzvedās kā vecenas, obligāti jāpārbauda savus estrogēnus, jāpārbauda savus testosteronus. Un ir ļoti daudz pētījumu arī Amerikā uz to testosteronu saistību, ar kuriem panākumiem dzīvē, biznesā, pat testosteronu saistību ar politiskiem uzskatiem. Un principā visur iet šī pat ideja, jo to zemāks testosterons un augstāks estrogēns, jo vairāk sāc kā sievieti izturēties. Gan politiskos uzskatos, gan arī kādos dzīves lēmumos, tā kā džekam tā ir baigā problēma. Vai aptaukošanās pat par sevi var būt galvenais zem testosterona iemesls?